Ja? Un tāpēc, ka mums nav spēka, dvēselē arī, vienkārši ir jāaiziet. Un šī nedziedināmā slimība šādā veidā iemiestos mūsu fiziskā formā. Mēs aizējām. Tad iznāk, ka mēs paši šīs negatīvās šūnas iedarbinām. Nevienmēr un ne visi. Ir situācijas, tur ir jāskatās konkrēts cilvēks, konkrēta situācija, dzīve, ja? Bet tas ir viens no, ja tu iekšēji vairs negribi dzīvot, ja tu esi nogurus no visa, tev nav spēka un tev nāk šāda slimība, viennozīmīgi. Tas ir viss blakus parādības tam visam. Tam ir visam, tās ir šķautnes, jā, bet dvēselītei augšā ir tāda situācija. Onkoloģija vēl ir, onkoloģija ir arī karmātiska slimība. To arī var Urantijā uzzināt. Karmātiski. Tas nozīmē, atcerieties, kā mēs runājām. Mēs piedzimstam ar šo te auru, gredzenu, limfu, kā viņi sauc, es nezinu, minfa. Nimfs. Es nezinu, kā viņi sauc, to gredzenu. Nimfs. Oreols, cik nosaukumu nav, ja? Tātad, tas tajā cietā diskā, tātad ir visu veidu informācija un arī nedziedināma slimība vai slimības sērija var būt mums šajā te diskā uzlikt uz dzīvi. Viņš viss nekur. Ģenētika ir, arī viens no, tas ir tas, ka tev ir dzimtas uzdevumi jāatstrādā, tā ir ģenētika. Tev ir jāstrādā kaut kā dzimtas uzdevumi, tev tur viss augšā tā sakārtojas, tev atrodas tā dzimta, kur tas viss arī smuki ir, un tu plakts iekšā. Bet vēl varbūt, un karmātiskas situācijas varbūt vienas, ja iet runa par vēdām, ja, kad mēs iepriekšējās dzīvēs viens no, kāpēc var būt šīs slimības, neesam ievērojuši tātad šo, pareizo, tātad gulēt, celties kādu, pa lielam, ka mēs neesam ievērojuši pareizu režīmu, kāds būtu vajadzīgs cilvēkam, lai viņš saskaņota ar dabu, dzīvot saskaņā ar dabu. Karmātisks, jeb karmiskā? Karmātisks un karmisks ir pilnīgi vienalga. Karmisks, tev augšā no augšas nāk, ka tev šajā dzīvē ir informācija, ka tev būs onkoloģija, un tev viņi ir jāizdzīvo. Un vēl ko es jums gribu pateikt, ir situācijas, ka šī te onkoloģija ir jāizdzīvo nevienu dzīvību. Ja tu aizēji, neko no tā nesaprati, neko neiemācījies. Ja tu visu norobežojot, lieliem vairumam tās ir smagas sāpes. Un ja tu visā tajā dzīvo un nemeklē risinājumu, neko nedzirdi, neko neredzi, tad tev ir nākamā dzīve. Un tev ir atkal onkoloģija. Jo tās ir tādā momentā, ka viņi no tā cilvēka paņem visu enerģiju. Paņem visu, un viņš vairs nekam nepieslēdzās. Cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, ka tieši tad, kad tev ir grūti, tev gars ir tik stiprs paliek. Tu atrod spēku un resursus visam. Dzīvot gribās vairāk, jo tu tajā brīdī, kā mums jau ir spriedums, onkoloģija, viss tās ir finišs. Ja? Un reti kurais atrod sevi iekšēju spēku visām šīm te izmaiņām. Ja, man aizgāja fantastiski darba kolēģi. Es gāju ar viņu to procesu 3 gadu garumā. Un, ziniet, es nevarēju atvērt muti, lai viņai vispār kaut ko sāktu teikt. Jo tam, ko es būtu teikusi, nebija pilnīgi nekādas jēgas. Ir briesmīgi. Visu es saprotu, kas tev būtu jādara, ko tev būtu jāsāk, kas tev būtu jāsaredz. Bet viņai tāds klaps. Dzīves par dzīvot grib liela, bet netiek pareizi instrumenti. Viņi vismaz iemīlēja dzīves pēdējos gados sev no sirds. Viņi ļauj darīt visu, ko viņi grib. Vismaz tas
ir tas pozitīvais, bet, nu, beigas ir vienā. Un tad es nolēmu, kad es par to visu sāku runāt skaļi, un tad es sāku konferences taisīt internetu un visu kaut ko, lai, nu, vismaz kāds, kam auss tajā brīdī ir vaļā, kaut ko no tā vis dzirdēt. Tā bija tā veselības, tas gājiens uz veselību bija. Tas nevarbūt arī pārāk, tas cilvēks daudz strādā, nekam citam vajag. Nu, bet tas ir harmonija, sabalansēšana, plus, mīnus. Tev ir jāatrod, protams, mums ir jānopelna fiziski sevi iztikšana. Bet nopelnīt sev fiziski maizi, tas ir tikai atražot, nu, savu dzīvi šeit. Bet mums vēl ir kaut kāda mūsu uzdevuma iekšējie, kur mums ir, nu, cits sauc par dzīves misiju. Kam mēs esam? Ja mēs mēģinām ieklausīties sevi, saprast sevi, iet, tas ir atkal viss tās ir tās meditācijas, ja? Tad skaties, kā tu gribi, nu, meditācija ir viens no pamatceļiem, pie kā mums ir jāaiziet, ja? Nu, tad vēl par enerģiju. Varbūt kādu minūti gribās pārtraukumu, parunāties, padzert ūdeni, lai drusciņi, ja? Kamēr mums ir tāds brīvāks solīts, es gribu parādīt, padodīt uz priekšu fantastiskas grāmatas, kas man ir palīdzējusi dzīvot, ko es esmu uzgājusi. Vienkārši, nu, teiksim, nu, tas ir Urantijas pamatkurs, tikai maz drusciņi, nu, citā tādā izklājumā, ja? Var padot. Ir kaut kas latviski, ir krieviski, grāmatnīcās vajag skatīties. Šitas te kungs pirmais ir, ja? Tad zelta likuma ikdienas dzīvē, nu, tas ir vispār, ja? Nu, rokas grāmata. Es jums te tur vienu galīgo toaleti teicu, ja? Nu, te ir jebkurai dzīves situācijā, kā vajadzētu, kā būt pareizi jāģēru. Jā. Mazu uzvedību, lai sev nesastrādāt, nu, teiksim, sekas. Tā būtu pareizi teikt, ja? Jā, grāmatnīcās. Nu, un šī te ir pa enerģijām tik ļoti smalki, un kad es viņu pusgadu atpakaļ, ne gadu atpakaļ izlasīju, domāju, ak, Dievs, kuras es, kas tad mistika kaut kāda, paiet laiks. Un tad, kad es to visu sāku studēt, tagad jau es viņu ņemu pat druskai pārlasu jau. Nu, šī tāda sarežģīta, tā var būt. Bet, nu, viņiem daudz ir grāmatas, padod uz priekšu, jā. Un tad man ir radies viens jauns projekts. Es, nu, žurnāls man nav laika lasīt, es mācos, pamatā attīstos, mācos. Nu, es laiku izmantoju liederīgi, kā man liekas. Bet vienīgais, ko es lasu, ir Ievas stāsti. Un tad man patīk, nu, par tām cilvēku dzīvēm palasīt un atkal pavērot situācijas. Un es esmu atradusi vienu Sirma kunga, kur taisīt kopā projekts, viņš vēl to nezina. Bet ir tāds cilvēks, viņš ir Ojārs Stalts, un par viņu bija kaut kādās iepriekšējās Ievas stāstos, un viņš ir nosaukts, viņš nav parasts, nu, tas tā vizītkarte, viņš nav parasts dziednieks, pareizāk sakot, viņš nav dziednieks, drīzāk skolotājs, lektors, draugs, palīgs ar dziednieku spējām, pasaules izpratni. Viņš māca, kā atveļot sev pašam. Tas ir mans dubultnieks. Nu, ar visu sapratni, domāšanu. Un tad es domāju, ka es viņu uzmeklēšu, un mēs noteikti abi radītu kaut kādus grandiozus projektus, kur noteikti viņš ir spēcīgs ar kaut kādām savām lietām, nu, ar ko viņš ir, nu, var pateikt, es esmu, nu, ļoti daudz izdarījis. Man būtu kaut kādas savējās, un tad man nāca prātā, ka mēs varētu fantastiski labi darbi izdarīt kopā. Kaut kādi pāris reizes gadā uztaisīt kaut kādus, nu. Nu, lai tev veiksies, tev viss izdosies. Man viss izdosies, protams, bet redziet, kāds ir, no sākuma es izlasīju, nopriecājos, ir pilnīgi, nu, viņš tikai tos savādāk sauc, nu, bet pa lielam viss tā pasaules sapratne, uztvere, rīcība, kas, no kā viss sākās, ir pilnīgi tāda pati.
Tad paiet laiks, un es no tādiem žurnāliem, lai man nav tie žurnāli kaudzēs, es izplēšu ārā tas labās lapas un viņas lieku mapītē. Tā kā Imants Ziedonis, Tas arī tā dara. Nu jā, es tā, bet es redzi, man vairāk tā mistika ir vienmēr interesējusi, tas pārējais kaut kā nē. Un šito, mistika ir tas, ko tu neredzi. Un šis te kungs man neliekas iekšā. Es viņu pielieku pie tās mapītes, bet viņš neieliekas. Un tad es tā sēdēju, domāju, bet es taču viņu varētu liels lietas darīt kopā. Bats, jā, tāds viss. Es saku, viņš jau vēl nezinu, bet tāds ir. Jā, protams, bet ja es nespēršu soļus, es varu sūtīt tās bumbas, cik es gribu, no tā nekas ne. Tas ir coachings, ja. Viens ir tas, ka jūs kaut ko ļoti vēlaties, ka jūs enerģētiski pareizi to noformulējat, ka jūs to domu līmenī fantastiski izdarat, bet arī tad, ja jūs vispār nemaz, jums nav vispār nemaz priekšstat, kā tur nokļūt. Nav, melns caurums. Tad šo te mērķi ilgtermiņā neredzēt, bet, tā kā fotogrāfija ir slaidi, sākums un beigas, paņemiet pirmos divus, mēģināt saskatīt uz to ceļu pirmos divus solīšus. Un nedomājot, vai jums izdosies, vai jūs vienkārši speriet viņus. Divus spērsiet, ticiet man, nākamie divi parādīsies. Un tad pēc laika jūs būsiet tur, kur esiet. Tā kā jāsāk ar to mīlestības bumbu un reiki dziedniecībā ir ļoti labas tehnikas, ko cilvēks var darīt. Tad man ir fiziski jāmeklē trešais solis. Ja? Man ir jāatrod šis cilvēks, man ir jāatrod žurnāls, man jāuzzina par viņu, man jāiet internetā un tādā veidā, tagad jau viss vienkārši. Par to enerģiju vēl. Tātad, ja jūs dzīvosiet pagātnē, atceroties tos labos, atceroties tos sliktos notikumus, analizējot, kāpēc jums tas nav izdevies, kāpēc jums tas ir izdevies, diezgan par to pagātni. Un ja jūs tikai ar to domu spēku, par to nākotni šivarēsiet lielāko daļu, tad man jāsaka, ka tur atkal nekas labs nesanāks, nebūs tas balans un nebūs tā harmonija. Jūs ļoti ilgstošu laiku pavadat tur, jūs tērējat tam ļoti lielu enerģiju, un šeit un tagad jums vienkārši nepietiek enerģijas un nepietiek laika. Tagad es gribu, atcerieties, tie, kas man video redzēja, tur bija beigās tāds novēlējums. Varbūt kāds atcerās, un tas novēlējums īstenībā ir zelta vērts, to es tagad vēl vēlreiz pateikšu. Ar pateicību skatieties pagātnē. Pateicīgi, kāpēc? Kā jums liekas? Tāpēc, ka viss, kas ar jums ir noticis, izdzīvots, izbijis, tas ir jums bijis vajadzīgs, sāpīgs, priecīgs, da jebkas jums ir bijis vajadzīgs. Tātad ar pateicību skatieties pagātnē. Ar drosmi nākotnē. Ziniet, ka lai kas ar jums notiktu, tas viss būs jums vajadzīgs. Tātad ar drosmi lūkojieties nākotnē. Ar mīlestību skatieties apkārt. Kā es teicu, ja jūs iegūsiet tādu dzīves prasmi, ka jūs visur ejat, un ar šo te kāru, ar šo te čakru mācēsiet cilvēkiem sūtīt mīlestību iekšēji. To iemācīties var visu. Ar mīlestību uz cilvēkiem un ar ticību skatieties uz augšu. Ticība ir tā visa jūs lielā sapratne, kas vismaz 4 dienu laikā jums vai nostiprinājusies, vai papildinājusies. Ja? Katrs jau mēs esam kaut kādā ceļa posmā, un ir krustels, ka mēs te esam satikušies kaut kādu iemeslu dēļ. Katram tas pilnīgi savs. Bet mans uzdevums, mana vēlme bija, lai
šīs te frāzes jums būtu dzīvē zelta vērtas, jo tas ir dzīves kredo. Tagad, turpinoties nākot nobeigumam, dialogs, saruna, skaists foršas meitenes. Vai jūs zināt atšķirību starp ticību augstākam un starp uzticēšanos augstākam? Kāda, ja ir kādas domas, ja viņas ir, tad droši spērt ārā. Ja nav, tad vienkārši padomājiet, kas ir ticība augstākam radītājiem, visumam, Dievam, nezinu, kam, kā viņš, kā kur. Viņš ir uzticēšanās, tas ir uzticēšanās savu dzīvi. Uzticēšanās ir, ka tas ir vairāk, ka tu neesi vairs kā šaudīgi niedri, bet ka tu jau vienkārši... Ko situācija dzīvē, ka vajag cauri, ka tev ir ar ko dalīties pilnībā. Tā ir ticība, ka tev ir ar ko tā ir ticība visaugstākam, ka tu neesi viens, ka tu esi mīlēts, vajadzīgs, visvajadzīgākais visumam, ja ka tu esi savā vietā, tā ir ticība, bet uzticēšanās te meitenes jau sāk jau retināt. Jā, uzticēšanās ir, ka tas ir vairāk, ka tu esi droši viņa rokās, ka tev par to nav jārāizējās. Es viņam vienmēr saku, tev Dievs ir liela galva, liela sirds, tu labāk zini, un tad tā ir. Atdod sev viņa rokās. Jā, tas ir ļoti daudz pareizi. Jā. To uzticēšanos es varētu noformulēt tā mazliet gudrāk. Uzticēties ir tad, kad tu zini, ka lai kas tavā dzīvē notiktu, viss notiks vislabākā un augstākā mērā priekš tevī. Vienalga, kas, viss notiks vislabākā un augstākā mērā priekš tevī, šeit un tagad. Jā, un interesanti ir, kā ir dzīves laikā piedzīvots, ir, ka pienāk tāds brīdis, un tu kā liekas saproti, nu, tu neredzi to retrospekciju, pēc tam paiet kaut kāds laiks, tu redzi, kas viņš ir izdarījis priekš manis, kā man labāk, nevis tā kā es varbūt gribētu, bet, nu... Tu gribētu ar cilvēku prātu, bet redz, tur ir cits prāts, kas tev regulē un kas tev vada. Tāpēc nākamreiz jau domā, ka tu labāk zini, kā man vajag. Rādi man ceļu, bet pie tā visa atkal, ko teic, ļoti daudz, ir reliģiski cilvēki, nereliģiski, kas tic un uzticās, ļoti bieži pieļauj lielu kļūdu. Viņi saka, Dievs, tu visu plāno tā, kā man vajag, tu visu zini labāk. Un ieņem tādu novērotāju pozīciju. Bet pie tā viss, kas tik teikts, tu nedrīksti savu cilvēcisko atbildību uzvelt uz Dievu. Tu tagad dari manā vietā. Dievam, katram priekš mums, radītājam, visumam ir tikai tavas divas rokas, kuras virza tava galva. Un pačīt ir jāpaceļ no krēsla. Tā ir jāpaceļ no krēsla. Nevar uzvelt to atbildību uz to visumu, ka viņš redz man atkal tur. Ja tu atkal nedari, tad, diemžēl, ir tā. Nu ko? Man ir vēl tā meditācija, tā dvēseles atbrīvošana, bet atliksim to varbūt uz nākamo reizi. Tā ir Theta Healing meditācija. Mēs nākamajā reizē pēdējā varbūt runāsim par šo te, es atkal būšu aizvedusi līdz kaut kam jūs, ja? Par Theta Healing acumirklīgu dziedināšanu, ko tikai mēs cilvēki varam, es nepareizi pateicu, varam, es arī mācos, es ļoti to savu runu, es cenšos sevi mācīt, kā pareizi runāt.
Es paklausījos ierakstu un es dzirdēju vienu nepatīkamu vārdu. Es ļoti bieži teicu bišķiņi. Tas tāds vārds pilnīgi nekāds, bet manī iekšā ir nepatīkams sajūta. Tad tās ir tās vibrācijas, kas nav vajadzīgas. Un mājās arī kaut ko bišķiņi. Tas nav tāds kaut kas labs. Nu, es ravējā, šodien es gan īsti nevienreiz tādu nepateicu. Es varēšu paklausīties, kā tas ir. Ja tā, īstenībā... Tāda grāmata, ja vienkārši lasu, un tu tev neiet viņš iekšā. Jo man ir teicis tā, ja tu kaut ko lasi, teiksim, arī interesēs par kaut ko, un tu lasi, un tad tas, nedalēts kā. Tad tas nav tevī, tā nav tā harmonija. Es teicu, ar katru grāmatu, es dalos ar to, kas man. Es rādu, kas ir labs. Nē, vienkārši es nerunāju konkrēti par šīm grāmatām. Tad tev nav harmonija. Tad tev nav harmonija ar to darbu šī brīdī. Vai ar to tas man nav vajadzīgs? Varbūt es lasu dzēju, es viņu nevaru lasīt, varbūt man ir vēsturisks romāni jālasa. Teiksim arī par, kad kādreiz jaunībā sāku bībeles lasīt. Tad arī mācīja, ja tu nesaproti kaut ko, nesatraucies par to, ej tālāk, lasi, sapratīs, ko tu sapratīsi. Pēc kaut kāda laika, varbūt tu ies pāri vai kaut kāda dzīves situācija, tu to, ko tu nesaprati, tu viņu sapratīsi, ja? Tas nenozīmē, ka tu tagad tev ir tās stulbenis, es neko nesaprotu. Tu nesaprat to, varbūt nepreiz izteicis, es nesaprotu to, ko lasi, bet, Neiet pēc es, piemēram, izlasu veselu lapu, un es pat nevaru, Bet tu neesi koncentrējusies uz lasīšanu. Nevajag koncentrēties un bāzt speciāli, tas. Man nav mēs daudz tāds žurnāls un avīzes. Sāksim ar to. Tas tev ir liekas, tev nevajag. Klausies, sāksim ar to, ka ir jāmācās sevi sadzirdēt. Meditāciju laikā, kāpēc es atkal par tā meditācijām? Tad, kad tu to meditatīvo praksi, nevajag tās 11 minūtes sākumā, bet meditatīvo praksi palēnam apgūst, tu vairāk sevi sadzirdi, tu vairāk attīsti intuīciju, un tu atrod caur cilvēkiem kaut ko, ko tev vajag izlasīt. Tas man viss, kur tu izdomāji, tas sēdēju, un es izdomāju, kad es aiziešu grāmatītes, un es piegāju pie plauku, nē, tik man intuīcija vēl nav. Varbūt man jālas pa medicīnu, varbūt man tas der manam. Varbūt viss kaut kas, jā, viss kaut kas, bet to varbūt tevi jāatrod sevī pašā, tā ir tā harmonija. Man ir priekšlikums, 4. plānest uz rītvakaru. Pēdējo uztaisīt tikšanās reizi. Jā. Un tad mēs sīkāk runātu par to teta healingu. Tad tu arī vairāk saprast, kāpēc tev ir tik daudz šo te, šaustrīšanu sevi, varbūt tā es varētu nosaukt, ja? 6 tikšanās vietu laiku nemainam, jā. Un tad, kad es jums pastāstīšu, ko teta healings vispār dara, kādus brīnumus dara, tad gribu pateikt vēl par urāntīs kursu, ja? Par to, teiksim tā, par to, kad ir tas liktenis, tas ir skaidrs, 10% tā mūsu brīvā griba, kur mēs ejam pa labi, pa kreisi, tur visi cēloņi sakarības likums strādā. Pat tikpat cik no 1900. gada ļoti tās transcendentālās dvēseles ir nākušas, kuriem ir tās smagās dzīves. Atkal, Dievs nekad nenokavē, bet neatnāk par ātru. No 88. gada ir, varētu likties tā ir mistika, bet tas ir tas, kas ir, ko es esmu pats skāršies, ko es esmu pat izdzīvojis, izjutus un izbaudījis. Ir cilvēkiem, kas darbojās tātad, ar garīgo dziedniecību, kas garīgos pakalpojumus sniedz, tādi cilvēki ir, kaut vai šī tepat sieviete, kas dod visu veidu informāciju, semināru ietvaros, protams. Viņa strādā ar Mahatmas 13. staru. Jūs varbūt var internetā uzsist Mahatmas 13. stars. Ja tas interesē, protams. Un tad ar šo te Mahatmas 13. stara palīdzību notiek ļoti, ļoti spēcīgas dziedināšanas. Un viss, kas ar to ir saistīts.
Nē, tas ir Mahatmas 13. stars, tā nav mantra, tā ir, es viņu vairāk par enerģiju redzu. Kā enerģiju. Un ar šīs te Mahatmas 13. stara palīdzību, tad tur ir ļoti nopietnas lietas, ko dara. Pirmkārt, tu vari uzzināt, vai tev šī te onkoloģija ieteic iet tā diskā, iespējami, vai nav. Un, ja tu to laicīgi dari, tad viņi arī... Saprotiet, ja mums ir nāk garīgi pārbaudījumi, kas fiziskā dzīvē ir jāpiedzīvo, tad ir divi ceļi, kā tu ar viņiem var tik galā. Viens ceļš, ka tu fiziski ar ciešanām, izejot cauri ar izdzīvošanu, atstrādā, iemācies, kaut ko neiemācies, kaut kas ir, kaut kas ir nākamo aiziet periodu, ja? Bet tu to var atstrādāt arī garīgā plāksnē. Un šis te Mahatmas 13. stars šīs te lietas dara. Ja, tā liekas mistika, gribi tici, gribi netici, tas ir pilnīgi katra individuāla lieta, ja, bet tā arī notiek. Un cilvēkiem, tad ir sevišķi transcendentāļiem, šī te palīdzība nāk, ir smagas, grūtas dzīves, kurām cilvēki netiek cauri, ja, ir ļoti grūtas slimības, un Dievs šādā veidā, tā ir viņa žēlastība, kad ir no 80. gada šāda te iespēja dziedināšanā. Un tāpat tās visi šie enerģētiskie kanāli, kas tagad nāk šis te dziednieks, pie kā es mācos, ja, tas kanāls ir tik ļoti liels, ka tu vari principā visu pats izdarīt. Sev pati vari visu, ko vajag izdarīt pati sev. Tā ir tikai Dieva mīlestība, lai šāds kanāls, šādi cilvēki nāk, viņi dalās pieredzē, viņi veido skolas, tāpēc, lai cilvēki palīdzētu sev. Tā ir Dieva žēlastība. Viņš nav pametis mūs tā kā tādus pastarīšus. Ja? Radās vajadzība, un Dievs šo te vajadzību tādā veidā cilvēkiem sūta, ja, kā iespēja. Nu, un tad šo te meditāciju par tām aizlaušanas dvēselītēm, kā mēs viņas varam atkal uztaisīt par veselām, salāpīt, aizšpaktavēt, saciet kā gribiet. Es gribētu, lai jūs, tad, kad rītā nākt uz nodarbību, katrs sev mēģinat izdomāt kādu situāciju dzīvē, kur jūs gribētu šo te meditāciju, sadziedināt. Atcerēties šo situāciju, tad dziedināt vajag tās situācijas, jaunam bērnam druskuļi nav tā. Dvēseles aizlaušana nevajadzētu būt. Jebkura situācija, kas tev likās nepatīkam, varbūt ļoti nepatīkam. Tad izdomājiet, pārdomājiet, jo meditācijā vajadzēs šo Tad viņa ir kritiski jums tad, ja jūs atceroties, ja jums rada nepatīkams sāpīgas vibrācijas. Tad viņa nav nekur pazudusi. Jūs neesat tikuši ar viņu galā. Vibrācijas nav. Un nākamajā rītā mēs runāsim arī par vibrācijas skala, cik līdz cik viņi ir un ko mēs ar to varam darīt. Viss. Paldies par uzmanību.